Sveiki! Pieļauju, ka šodien jūs gaidījāt pirmo sēriju no daudzsēriju traģikomiskā, melnā humora un absurda seriāla Lato Lapsas saruna ar Stukāna prokuratūru Andrisu Aleksiejeviču Aleksiejevu. Bet ko mēs tagad nedēļas beigās sāksim jaunu lietu, to tad pirmdien un nedēļas pāris no vietas un katru dienu. Šodien kaut kas nedaudz cits, jo pēc vakardienas man video ieraksta vairāki lasītāji, klausītāji, skatītāji man ir jautājuši, kas tā tāda par noziedznieci prokurori Santu Bergu, kas tiek pieminēta, kāds pamats man viņu dēvēt par noziedznieci un kas viņai par to varētu gal galā draudēt. Ja izrādīsies, ka jaunais ģenerālprokurors būs būtiski atšķirīgs no iepriekšējā, gļēvā, nelietīgā noziedznieka Juras Stukāna, kura paspārnē šādas te Santas Bergas tika kultivētas un varēja justies kā niera taukos. Un tātad, viena no Juras Stukāna prokuratūras nelietīgajām metodēm bija šāda. Ja ir skaidrs, ka atbilstoši Vienotības Vēža centrālā jurista Andreja Juģina norādēja, ka labam prokuroram ir jāspēj saskatīt noziegums pat tur, kur nozieguma nemaz nav. Atbilstoši šādam te uzstādījumam, fabricējot procesu, prokuroram, ja viņš nebija galīgi stulbs, bija skaidrs, pats Stukāna paspārnē bija skaidrs, ka lieta var izgāzties. Bet tā kā ir pasūtītāji, tā kā ir Smentu Zaņķis, tā kā ir vēl visādi cilvēki, kuriem vajag izdarīt pa prātam, tad jau rēķinoties ar to, ka lieta izgāzīsies, apzinīgs un čakls Stukāna prokurors darīja, ko varēja. Un viena no lietām, ko viņš varēja, tas ir salikt krimināla procesa materiālos pilnīgi visu, ko vien policija bija čakli daudzos gados attiecīgajā procesā savākusi. Sarunas, sārakstī, visādus personas datus, ko vien var. Un tad aprēķins ļoti vienkāršs. Ar kriminālu procesu varbūt arī nekas nesanāks, bet toties šie te visi izspiegotie materiāli, izspiegotās sarunas un tā tālāk, būs tā sacīt legalizēti. Tie būs iekļauti krimināla procesa materiālos, un krimināla procesa materiāli tad jau, kā mēs zinām, mēdz izklīst pa visu pasauli. Un tad, nesanāca ar konkrēto pasūtīto personāžu nekas vairāk, tad vismaz izsmērēsim viņu pa visu pasauli. Tieši tā, vai apmēram tā, ir bijis nodoms tā saucamajā hiēnu lietā. Kā atceraties, pagājušā gada janvārī mani pirmo reizi mūslaiku Latvijas vēsturē, kā pašu pirmo, aizturēja, uzlika roku dzelžus, ieslodzīja, kratīja par to, ka es biju uzrakstījis 2 grāmatas. Hiēnu banda un Hiēnu biznesa projekts. Saistībā ar Mentu Zaņķa un organizētās noziedzības patieso lomu, bēdīgi slavenā Mārtiņa Bunkus slepkavībā. Šajā te procesā pieminētajai prokurorei Santai Bergai bija ļoti izšķiroša nozīme. Bez viņas nekādas kratīšanas aizturēšanas nebūtu notikušas, un bez viņas arī Mentu Zaņķis nebūtu atļāvies un uzdrīkstējies visu to, ko tas atļāvās un uzdrīkstējās. Lūk. Tagad šī lieta ir nonākusi tiesā. Bet, acīm redzot, kā jau aprakstītajā schēmā, arī šajā gadījumā Santa Berga jau laikus, Santa Berga pati, vai ņemot vērā viņas intelektuālās spējas, ticamākais kāds par viņu gudrāks pasūtītājs, atbalstītājs, veicinātājs, jumtotājs, bija sapratuši, ka nekas lāga droši vien nesanāks. Un tāpēc vajadzētu darīt to, ko var. Ko var? Var paņemt, ņemot vērā, ka Lato Laps ir viens no, ja ne visizspiegotākais cilvēks Latvijā pēdējos, kopš grāmatu uzrakstīšanas par Egilu Levitu un par Romualdu Vonsaviču pilnīgi noteikti.
Ņemot to visu vērā, ņemsim un iebāzīsim krimināllietas sējumos pilnīgi visu vai gandrīz visu, kas nu ir par viņu, kas nu ir noklausīts, kas ir izokšķerēts, kas ir atlausts vaļā, un to visu ieliksim iekšā. Un ko tālāk? Tālāk vienkārši palūksim, lai viens no krimināllietas dalībniekiem, kuriem šī lietas materiāli ir pieejami, ņem un tos netīšām pazaudē. Jo redziet, ja nepazaudē, tad ja lietas dalībnieks pats izplata šos materiālus, tad viņam ir pants un process un ļoti slikti. Bet ja viņš šos materiālus ir pazaudējis, tad taču viņam atbildība nav nekāda. Un pēc tam viņi varētu būt kaut kur uzpeld. Kādā defekato, kādā irsā, vēl kādā citā mentu zaņķa sadarbības mēdījā, kurš tos būs nejauši atradis. Šajā brīnišķajā schēmā ir tikai viens sīkums, ka, lai to kvalitatīvi izdarītu, izpildītājam ir jābūt gudram, attapīgam un galvenais nepāriet sarkano līniju. Proti, šajā gadījumā ir pamatotas aizdomas, ka Santa Berga ir bijusi vai nu pārāk čakla, noziedzīga pasūtījuma pildītāja, vai pārāk stulba, vai abi varianti kopā. Un savā lielajā čaklumā, kraujot iekšā krimināla lietas materiālos pilnīgi visu, kas vien ir iespējams, prokurore Santa Berga ir tik ļoti aizrausi, ka sakrāvusi milzīgu kaudzi personas datu, kuri mūsu valstī, kā zināms, ir ļoti pamatīgi aizsargāti ar likumu un tā tālāk un tā tālāk. Un par kuru nelikumīgu izpaušanu tā tālāk krimināla likumā ir pants. Tieši šis pants tagad arī draud prokurorei Santai Bergai, jo nozieguma sastāvs ir acīm redzams un nenovēršams, pārliecinošs, fiksēts krimināla lietas materiālos, neko tur nevar izsprukt. Vienīgais, kā Santa Berga var izsprukt no krimināla procesa un no restēm vai kaut kā tam līdzīgi, ir variants, ka tāpat kā līdz šim tas ir bijis ierasts, tad, kad prokurors pastrādā kādu noziegumu, mentu zaņķis nevis sāk kriminālu procesu, bet gan aizsūta šos materiālus uz ģenerālu prokuratūru, un tur šie materiāli paklusiņām pazūd. Redzēsim, kā būs šoreiz ar noziegumu pastrādājušo prokurori Santu Bergu. Visu labu!